Labvakar, godējumie klātesošie. Šodien mums būs Nedzird, lekcija par 3 ēku atjaunošanu, ko mums vadīs un dalīsies savā pieredzē arhitekts Pēters Blūms. Ja es domāju par laiku, kad man pašam sāk interesēt koku arhitektūras mantojuma saglabāšana, tas ir apmēram mazliet vairāk kā 20 gadus atpakaļ. Un viens no cilvēkiem, kas mani iedvesmoja, kur es daudz mācījos, bija arhitekts Pēters Blūms. Tas bija arī laiks, kad iznāca grāmata Koka Rīga, kurā arī viņš ņēma lielu līdzdalību. Arī mana pirmā darba un prakses vieta kultūras mantojuma saglabāšanā bija tieši arhitektu birojā Konvents Pētera Blūma vadībā. Tāpēc es ļoti ceru, ka arī jūs iedvesmosieties un mācīsieties daudz no šīs lekcijas. Jā. Labvakar! Paldies, ka jūs esat atnākuši. Es ceru, ka jūs mani dzirdat. Nebaidieties lūdzu no manis. Es nevienam neko sliktu nedarīšu, jo man tomēr liekas, ka jums ir bailes no manis, tāpēc, ka neviens pirmajā rindā nesēž. Tagad tikai kungs atnāca. Es mēģināšu uzreiz atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Uzreiz atbildēt uz iespējamo jautājumu, ko man tādā kāds uzdeva. Kāpēc es nestāstu par Jūrmalu? Tas uzreiz iepoda. Kā lūdzu? Tas uzreiz iepoda man. Jo, ja man būtu jāstāst par Jūrmalu, tad visticamākais es šeit nestāvētu. Jo man ir tikai 2 ēkas Jūrmalā, abas ir sen pabeigtas, un vienu no tām es drīzāk negribu atcerēties, jo tas nebija priekš manis veiksmīgs rezultāts, jo cilvēks, kurš pasūtīja projektu, viņu iztaisīja ne pēc projekta, man nepaziņojot par darbu sākumu un darbus pabeidzot, viņš ilgi vilka, respektīvi. Viņš uztaisīja kā gribējās, kā bija vienkāršāk. Un līdz ar to es attiecības ar viņu pilnībā pārtraucu. Un Morberga Vasarnīca, kas ir otrs, tas jau ir, tas ir ar bārdu. Viņam patiesībā drīz iestāsies termiņš, ka būs jātaisa nākamā restaurācija jau. Jo es atklāti gribētu pateikt, Latvijas universitāte nav labs saimnieks saviem vēsturiskajiem īpašumiem. To es varu pateikt arī visiem un Dievu priekšā. Viņi nav, viņi ir slikti saimnieki. Viņi neprot apsaimniekot. Viņiem vajadzētu nodarboties ar zinātni un nevis apsaimniekot vēsturiskas mājas. Viņiem nav koncepta, nav stratēģijas. Viņi ir zinātnieki. Viņiem koncepcija, viņiem viss sanāk ar jaunām mājām, bet es brīnos, kā Latvijas universitāte ar it kā tādu intelektuālo potenciālu, viņiem pietrūkst inteliģences, lai inteliģenti izturētos pret vecām mājām. Tas ir diezgan briesmīgi. Labi, tātad, lai kur atrastos kāda veca māja, kaut kādā saprātīgā attālumā no tās vietas, kur mēs dzīvojam. Un ja viņi tiek sakarīgi saglabāti un atjaunoti, jūs varat no viņas mācīties. Es neesmu vēsturnieks. Es esmu arhitekts, kuram patīk vecas mājas. Un es pastāstīšu par 3 gadījumiem manā praksē, no kuriem tātad visi 3 ir pētīti, visiem 3 ir izstrādāti projekti, viņi ir atšķirīgi, bet vienalga tas rezultāts ir veca māja, kurai ir joprojām pēc saglabāšanas un atjaunošanas darbiem jāpaliek vecai mājai. Un tie ceļi, kā nonāk pie tās sapratnes, kādai tai mājai ir jābūt un kā tas process notiek, ir dažādi. Tāpēc, ja jums interesē šie procesi, tad es ceru, ka jums nebūs garlaicīgi. Es neesmu kopā ar mani ir mans mīļš draugs Māris Cibuls,
Un ja es sevi varu nosaukt par vecu māju dakteri, tad Māri var nosaukt par vecu māju feldšeri. Jo viņš patiešām, mēs principā izpētē sākām strādāt praktiski vienlaicīgi, viņš atnāca no armijas. Es jau pirms kādiem gadiem biju pabeidzis augstskolu. Un faktiski mēs visu mūžu esam pavadījuši kaut kādos notikumos, darbos, blakus. Māris ir cilvēks ar zelta rokām, viņš ir būvnieks, viņš ļoti labi redz vecas mājas, viņš viņas lasa tā kā kalendārus. Principā Māris vecā mājā noorientējās ātrāk kā es. Kaudzu? Kaut kas notiek? Jā. Un pie divām no tām mājām, par kurām es šodien stāstīšu, Māris ir vairāk vai mazāk piedalījies. Viņš drīkstēs iejaukties pat tad, ja es runāju, viņš drīkstēs mani pārtraukt, nebrīnieties lūdzu. Viņš ir labs cilvēks, tas nav aiz ļaunumu, bet ja viņš dzirdēs, ka kaut kas neiet tā kā vajag, tad viņš man vai nu pārtrauks, lai es jūs nemaldinātu, jeb arī, lai kaut ko piebilst. Jautājums lūdzu uzdodiet tajā brīdī, kad jūs saskatāt tādu iespējamību un nekautrēties. Jo, ja jums būs jautājumi, tad es sapratīšu, ka jūs domājat līdzi un esat šeit, un nevis domās kaut kur citur. Labi. Vai kādam ir jautājumi par ievadu? Nav. Labi, tātad viena veca koka māja Tirgus ielā pie Tirgus Ventspilī. Kas zina Ventspili, tātad šeit mums ir upe Venta, un Venta tek uz jūru tajā virzienā. Šitajā pusītē te ir Ventspils pils, kur ir Tirgus laukums. Šeit ir Tirgus laukums viens ēka, kas ir unikāla 17. gadsimta koka ēka, kurai diemžēl neveicās līdz šim. Un šī patiesībā ir vecpilsētas, teiksim tā, kopš 16. gadsimtā veidojusies daļa, un mēs runāsim par ēku, kas atrodas uz es atvainojos, par šo ēku, nepareiz punkts uzlikts ir. Tas ir Tirgus laukums, Tirgus iela 5. Ļoti vienkārša, necila māja ar diezgan pastāvu jumtu, kura jau vecajās kartēs, tas ir 1795. gada kartē, ir attēlota ar piezīmi, ka tā esot daļēji noliktava un daļēji dzīvojamā māja. Un ka viņa ir koka, ka viņai ir dakstiņa jumts, un vairāk arī principā nekā nav. Tur ir izsekojami vairāk īpašnieki, viņa ir arhitektūras piemineklis, un tātad, ja viņa ir 18. gadsimta beigās minēta veca māja, viņa ir iekļauta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā. Tas, ko jūs redzat, tas ārējais veidols, tas ir radies 19. gadsimta vidū, kad tā māja ir pamatīgi pārbūvēta, un šis te dēļu apšuvums, tas patiešām viņš ir saglabājies no 19. gadsimta vidus. Tas ir pietiekoši liels retums. Tad tajā laikā fasādes arī mainījuši savu arhitektūru. Kāda ir bijusi baroka arhitektūra, to mēs tikai nojaušam. Bet šī ir tāda vēlīna klasicisma arhitektūra. Šīs ir 1970. gadu bildes. Te kaut kad ir kaut kas saistīts ar maizes ceptuvu izveidots, te ir vēlāk uztaisīta viena āra atteja, te ir otra āra atteja bez sausās attejas, kā parasti. Un šajā te vietā te ir bijusi atklāta galerija. Tai mājai īpaši neveicās, viņa tika sadalīta komunālajos dzīvokļos, pagalma pusē bruģis bruģis segums cēlās uz augšu, iela cēlās uz augšu.
un tas ugunsgrēks diezgan lielas nepatikšanas radīja. No vecākiem laikiem, no 30 gadiem, ir tikai 2 bildes, bet tās pašas ir gana vērtīgas, no kurām mēs redzam, ka ir tie paši dēļi. Mēs zinām, kādi ir bijuši logi šajā 19. gadsimta vidū izveidot. Mēs redzam, kādas ir skursteņu galvas, mēs redzam, ka dakstiņi ir veci. Jo tie ir lielie dakstiņi, kas ir pieziesti ar javu, kādreiz jau dakstiņiem nebija tā īsti, ko likt apakšā, lika skaidrs, bet ja nebija skaidrs, tad laukos lika tā saucamās vistiņas no salmiem starp, lai neputina sniegu iekšā. Nu, un reizēm arī mūrēji, par cik viņi nebija precīzi, lai sniegu neputina garām. Viņi vienkārši lika uz javas, tur lika govs spalvu klāt, un viens tāds relikts, viņš ir saglabājies. Apakšā ir bijuši veikaliņi. Nu, tas, kas ir īpatnējs, tas ir šitas. Kaut kas viņi tur bija izdomājis, ka tas ir zibens novadītājs, bet par to mēs parunāsim vēlāk. No jebkurā gadījumā zibens novadītājs tas nav. Spriežot pēc tā, kā viņš ir atsaitēts, uz viņu vēja slodzi bijusi diezgan liela, bet es savā mūžā neko tam līdzīgi neesmu redzējis. Nekad, un cik es rādīju arī kolēģiem, neviens neko tam līdzīgi nebija redzējis, un dīvainākais ir tas, ka viņš nav divdimensionāls, viņš nav plaknē, bet viņš ir telpisks. Ko viņš atgādina, ko viņš jums atgādina? Jūras ezi, saka Māris, varianti ir. Kaut kāda saulīt aptādi, kaut kā tāda. Ko tad? Saule tāda. Saule ļoti precīzi, un būtībā tā varētu arī būt simboliska zvaigzne. Zvaigznes attēlojums. Faktiski tas arī ir viss. Iesim tālāk. Par cik tur ir bijusi noliktava, tad paskatīsimies, kā izskatījās Ventspilī noliktavas, kuras atradās Ventas krastā, tā saucamajā tagadējā promenādē. Nu, šī varētu būt pavisam noteikti 18. gadsimta, vismaz 18. gadsimta koka noliktava, kas ir apšūta ar vertikāliem dēļiem. Šitas ir piebūvēts jau kaut kā 19. beigās, 20. gadsimta sākumā. Tā jumta forma un tas leņķis ir apmēram tāds pats kā tā Tirgus ielas mājai. Augsti virspamati, pēc ka viņiem vajadzēja pagrabu, bet pagrabu dziļi nevar ierakt, jo ūdens ir ļoti tuvu. Nu, gruntsūdeņi Ventspilī ir augsti. Kas ir ļoti īpatnējs, tā ir dzega. Šitādu dzegu es Lāgā nebiju redzējis, jo viņa ir taisīta tāda slīpa. Nu, parasti viņa kaut kādā veidā profilēta. Nu, Jūrmalā koku mājām arī ir profilētas dzegas, bet tie ir siju gali, kas ir slīpa apzāģēti un vienkārši dēļi piesisti klāt. Varbūt lētāk kā taisīt tādu masīvu no viena koka taisītu profilētu siju, droši vien. Un viņa ir 2 stāvu, un tā ir tātad viena noliktava. Kur ir vēl 2 noliktavas. Viņas bija daudz, viņas tur bija kādas 11, tagad nav saglabājusies faktiski vairs neviena. Viena noliktava ir pils pagalmā, to mēs pārvedām no citas vietas, no pilsielas sākuma. Nu, redzat, šeit tātad, ko mēs redzam? Nu, te ir kaut kāda sarga būdiņa. Mēs redzam, ka 2. stāvā te ir galerija, 2. stāvā šeit ir galerija. Šīs te ir caurlaistas sijas, jumts virs galerijas šeit ir tāds, un galerija no tādiem, margas tādiem ļoti pamatīgiem plučiem taisītas. Te mēs redzam pavisam kaut ko dīvainu. Te ir reku jumts. Galerijai tas jumts tā smieklīgi pabāzs apakšā zem lielā jumta spārēm, pie tam lielajiem. Jā, tā arī var teikt. Respektīvi izskatās tā, ka sākumā tā galerija ir bijusi vaļēja, viņai vienkārši ir bijusi grīda ar margām. Tas margas attāds dievu dotas. Un tā, kad tas sācis brangi pūt, tad viņi uztaisījuši kaut kādu tizlu jumtiņu. Un tad te ir uzejas kāpnes, acīm redzot 2 nomnieki vai 2 īpašnieki, kaut kā tam līdzīgi.
Un te mums ir horizontālie dēļi, tā kā tai mājai. Tirgus ielā, un mēs tagad nonākam atpakaļ pie tās mūsu mājas, un ja paplēš nost pret biblioteku, ja, tātad pret pilsielu, ja paplēš nost, ne paplēš nost, ja uzmanīgi noņem tos virsējos dēļus nost, kas ir nagloti ar kaltām naglām, viņus sanumurē atliek sāņas, lai vēlāk varētu pielikt klāt, mēs ieraugam, ka apakšā ir šādi te plati ar kaltām naglām nagloti dēļi, ļoti plati tādi izdēdējuši, tad sanāk tā, kad mums tas 19. gadsimta vidus klājs ir uzlikts virsū uz senāka klāja, kurš jau ir pamatīgi izdēdējis. Tas nozīmē, ka šitiem dēļiem vajadzēja stāvēt, viņi ir plati un biezi, vismaz 2 paaudzes. To mēs varam atrēķināt atpakaļ. Bet zem šiem dēļiem vēl ir guļbūve. Jūs domājat, tās virsējās plankas stāvēja 2 paaudzes? Šīs. Apakšējās. Vertikālās. Bet zem šīm ir vēl guļbūve, kura ir nosakta tad, kad jau viņa ir sadēdējusi. Respektīvi, mēs tādā veidā nonākam pie ticības un pārliecības, ka 18. gadsimtā tā māja sākotnēji pavisam noteikti ir būvēta. Un tad viņai te vēl... Kā lūdzu? Cik siena? Guļbūve kaut kur uz 18, un tad tie virsējie dēļi bija kaut kur uz 4, un šitie te bija apmēram uz 5. Tad pietiekoši daudz iekšpusē, tur arī vēl kaut kādi dēļi un apmetums, kaut kur uz 25 centimetri apmēram. Zem 25 centimetri. Lūk, mēs nezinām un nesaprotam, kas notiek šitajā galā, bet šitie te stūra rusti tā saucamie, tie ir no 19. vidus, tāpatās kā šitā kastes dzega. Un šitas ir vienīgais pilnībā saglabājies loks no 19. gadsimta vidus. Pārējie visi ir nomainīti, un te mēs redzam to tūplānu. Tātad te ir 4 bildes. Šeit mēs redzam tos vertikālos dēļus, kā viņi izskatās apmēram metra attālumā. Tātad viņi ir sisti klāt ar kaltām naglām, viņiem diezgan pamatīgas spraugas ir starp dēļiem. Tas nozīmē, ka viņi varētu būt sisti klāt diezgan svaigi, jo saulē tad viņi ir rukuši. Ja viņi būtu jau kādu laiku pastāvējuši sausi likti klāt, tad viņiem tas rukums tāds nebūtu. Un te mēs redzam to, kā viņi ir izdēdējuši saulē un vējā. Un jau izdēdējušiem tiem dēļiem, jūs redzat tajās rieviņās, ir krāsots ar dzeltenu krāsu. Tas nozīmē, ka tie dēļi ir kādu laiku pietiekoši ilgi kalpojuši, un pēc tam viņi ir nokrāsoti. Un tā krāsa ir likt virsū vienu reizi, un pēc tam ir parādījies tas horizontālais dēļu klājs, tas ir šitas dēļu klājs, un te tad mēs redzam to guļbūvu apakšā. Šāds ir tas pīrāgs, katrā ziņā šie dēļi izskatās vienkārši brīnišķīgi. Un, tur jāsaka tā, virsējā kārta, tas 19. vidus, tā ir vērtība. Apakšējā kārta, tā vidējā kārta, tā ir vērtība, un guļbūvu ir vērtība. Tad jādomā, ko mēs darīsim ar jums tālāk. Iekšā ir tātad, tādas rijas tipa telpas, tur nav nekur. Jo 19. gadsimta vidū palika tikai dažas guļbūves šķērssienas, burtiski dažas. Tika iebūvētas jaunas šķērsienas, piemēram, šī te ir apmesta guļbūves šķērsiena. Un, viss ir apmetums gludi griezti, ja kaut kur iegāzušies, kaut kur nē. Bet vai kāds no jums redz kaut ko īpatnēju? Vai ir kādam acis pielipusi pie kaut kā? Es drīkst klusēt? Tu drīkst paklusēt. Rekur. Uz šitā neredz, bet šitā te ir ļoti labi
diezgan labi saglabājusies. Apgleznota sija, un šitas mājas gals, viņš faktiski viss ir ar apgleznotiem griestiem. Un, ja mēs paskatāmies par to šī gleznojuma motīvu izcelsmi, tad skaidrs, ka tas ir baroks. Un tas varētu būt 18. gadsimta pirmā puse. Viņš var vilkties līdz pat Vācijā, es atradu Lībekā kaut kādus paraugus šim lentes ornamenta motīviem vēl 760. gados, bet katrā ziņā tas ir liels retums. Šīs ir fasādes fragments ārā, jau tur galerijas pusē pret pagalmu. Tā viņš izskatās tūplānā. Tad var redzēt, ka šitas te ir uznaglots vēlāk. Te ir vēl kaut kas bijis, un mēs redzam, ka tas balsinājums ir parādījies stipri vēlu. Tātad tas, kas ir bijis zem galerijas jumta, tas nekad nav bijis krāsots. Viņš vienmēr ir bijis, tā kā pie mums laukos ir pieredze zemniekiem, ka mājas parasti nekrāso. Un šitie dēļi ir kaut kur apmēram no 19. gadsimta. Šī ir tā ugunsgrēka vieta. Te mēs redzam 19. gadsimta, tātad pirms 10 gadiem apmēram notikušu ugunsgrēku. Te ir tās caurlaistās galerijas sijas, un šeit sanāk tā, ka tur ir bijis tā kā tajā vienā noliktavā, kur nav bijis jumta virs galerijas. Viņš ir uztaisīts vēlāk. Un šitās te ir vēlāk uztaisītas konstrukcijas, un tas jumts ir, jumts ir bijis līdz šejienei. Reku ir slīps gals, kur ir dzega bijusi. Redziet, ja, šitas te slīps gals, reku vēl viens slīps gals, te pie burtiņa F. Viņi to ir noplēsuši nost un jumta plakni pacēluši uz augšu un pārlaiduši tālāk. Un tā viņš ir, pateicoties tam, viņš ir ilgāk izdzīvojis. Tā ir viena no tām attējām, kas tur ir pietiekoši interesanti. Kas attiecas uz jumta konstrukciju, tad jumta konstrukcija gandrīz visa ir oriģināla. Un pēc atsevišķām pazīmēm kolēģis Juris Zviedrāns, kurš dzīvo Kurzemē, un sev viņš sauc par celtniecības arheologu, ja būvpētnieku, ļoti pieredzējis un ļoti gudrs pētnieks un koka arhitektūras pārzinātājs. Liepājā viņš ir absolūtais korifejs. Viņam blakus neviens nestāv. Kašķīgs pēc vēlna, bet gudrs arī ļoti. Ko? Nevairāk par tevi. Labi. Lūk, un kas ir interesanti, ka uz šīm konstrukcijām ir numuri. Tas nav nekas neparasts, jo ļoti bieži, principā tā ir norma. Kad spāres, saišķi, uzspāres un kaut kādas citas detaļas, viņas numurē. Jo parasti tātad uztaisa mērus uz zemes un jumta konstrukcija cērt uz zemes, lai nevajadzētu augšā mocīties. Viņas sanumurē, izjauc un pēc tam liek augšā un krāmē savās vietās. Un mēs sākām skatīties, kāda ir tā numuru kārtība. Man nebūs, diemžēl, es nevarēšu jums nevienu parādīt to numuru. Bet viņi vienkārši iecirtumi, tur nekas īpaši nav. Un izrādījās, ka mums tie numuri neklapē. Mums kaut kur pietrūkst un kaut kur pārtrūkst. Pa vidu viss ir kārtībā. Un mēs konstatējam, ka tai mājai, acīm redzot, kaut kas ir nojaukts. Jo savādāk to nevarētu izskaidrot. Un tad mēs sākām meklēt pazīmes un atradām, ka tas tiešām tā arī ir. Tad tai mājai vēl ir detaļas. Visādas detaļas, piemēram, šī te detaļa mums pateica to, ka mājas galā pret ventu ir bijusi vārtu aile. Un šeit tā vārtu ailes, viņas tas slīpais elkonis, arkai, tur bijusi arka pāri. Viņš ir stiprināts šitajā te vietā. Un šitas te ir vārtu ailes sārns, un šitas te ir vārtu ailes apakšējā daļa. Šī ir augšējā daļa, šī ir apakšējā daļa. Un šī ir viens tātad baroka laika ļoti grezna apkaluma
palikušais relikts. Šitas te ir aizvākts, viņš ir Rundālē tagad. Ja viņas attīra, viņi ir pasakaini skaisti. Patiešām ārkārtīgi skaisti, ļoti kvalitatīvi. Un ja tai mājai visi tādi bijuši, tad tā ir bijusi ļoti tāda grezna vieta. Tādu sīkumu tur bija diezgan daudz. Ne baigi daudz, bet bija. Lūk, un šobrīd mums tā māja, viņa ir šāda. Tas ir tā kā skatā, pretējā skatā, tas ir pret ventu, tas ir pret stūri. Un izpētes rezultātā mēs konstatējām, ka tai mājai šis gals ir zudis, jo trūka tieši šis skaits spāru. Un viņai ir arī zudis šis gals, ko mēs atradām pēc citām pazīmēm. Tā mēs konstatējām, ka iespējams 17. gadsimtā, 17. gadsimta otrajā pusē vai nogalē, tā māja faktiski bijusi divreiz garāka. Un viņa ir bijis visticamākais ar L konfigurācijā, kā jūs redzat to šeit. Ne tikai arhitektūra var būt vērtīga un šādas atziņas, bet visdažādākie materiāli. Piemēram, šitas te ir saglabājies, tas ir skats no apakšas, no pirmā stāva pret griestiem. Šī ir pārseguma sija, un šie ir grīdas dēļi, ko mēs redzam virs galvas. Un tas, kas ir interesanti, ir tas, ka viņiem vajadzētu būt vismaz no 19. gadsimta, un viņi nekad nav ēvelēti. Un viņi ir zāģēti ar divroku zāģi vertikālo, un tās pēdas šeit ir visas saglabājušās. Respektīvi, viņš ir zāģēts vismaz pirms 2 gadsimtiem, un tās pēdas ir palikušas. Man liekas, ka tas ir ārkārtīgi, tas ir fascinējoši, ka tādas pēdas paliek. Tas ir apmēram tāpat kā atrast ķieģeli, uz kura ir ķieģeļu meistara īkšķu nospiedums. Un tu papilārās līnijas var atrast viņām. Uz podiņiem tādas lietas mēdz būt. Un tā faktiski ir ne jau kaut kāda baigā vērtība, bet tā ir viena no vērtībām, kas mums stāsta. Tā ir mājas valoda, ar kuru viņa mūs sarunājās. Ja? Un ja mēs, protams, lasīt, tad mēs to varam izlasīt. Šeit ir 3 bildes, un tas ir mājas gals. Mājas gals pret ventu. Un mēs paņēmām nost dēļus, apšūmu dēļus, jūs redzat, te ir apšūmu dēļi. Mēs viņus paņēmām šajā vietā nost, gribot redzēt, kā tās mājas gals beidzās. Un tas, ko mēs ieraudzījām, ir tas, ka šī ir augšējā mūrlata. Un šīs ir guļbūves, tātad ielas fasādes guļbūves gali. Un šī ir apgleznota sija. Un šī ir interjera daļa, kas ir zem tās sijas. Un pat cik šī vieta ir nocirsta ar cirvi, un šie te gali arī ir nocirsti ar cirvi. Mēs bijām atraduši tās mājas to vietu, kur viņi atdalīja palikušo daļu no aizvāktās daļas. Un šī apgleznotā sija, kuru jūs redzat te, viņa bijusi interjerā. Un tagad viņa nonāk uz fasādē, kur 19. gadsimta vidū vispirms apnagloja ar vieniem dēļiem, un tad pēc tam uznagloja otrus dēļus virsū. Un tā viņi dabūja faktiski jaunu fasādi, un šī te ir jaunā kastveida dzega, un tas, kas šeit ir interesanti, kur ir slīps sijas gals. Es jums stāstīju par slīpajiem sijas galiem pie tās ventmalas noliktavas. Principā tātad te varēja būt vainu šādi slīpie dēļi, jeb pienaglota profilētā sija, kādas ir, turpat tās tirgus laukumā 100 metru tālāk, kas ir arī tādas greznas baroka sijas. Te jau detaļi daudz, te ir kaltas naglas, un te var
domāt un funktierēt visādi, bet, tas nav mūsu uzdevums tā baigi iedziļināties visā tajā. Lūk, un tas ir tas sijas apgleznojums, tie pumpuru motīvi, ļoti veikli, ļoti forši uzgleznoti, un baigi labi saglabājušies. Tepat putekļi nav notraukti nost. Viņi ir brīnišķīgi saglabājies gleznojums no 18. gadsimta pirmās puses, un viņš nekad nav ne pārkrāsots, ne apmālēts. Tas nozīmē, ka tad, kad jauca nost šo galu, tās sijas bija palikušas neapkrāsotas, respektīvi no apgleznošanas brīža līdz mājas gala nojaukšanai, viņas interjerā visu laiku bija kalpojušas. Tā atkal tāds sīkums, bet viņš tāds baigi būtisks, bet tas gleznojums tiešām viņš ir ļoti foršs. Un tā ir tā pati glezna, es atvainojos, sija tikai no apakšas. Un tas ir raksturīgi baroka laikam, ka katra plakne varēja būt savādāk apgleznota. Un šis te ir marmora imitācija. Tādas marmora imitācijas jūs varat atrast arī uz sienu paneļiem, uz griestu plaknēm, un šajā gadījumā ir, protams, dīvaini, ka no apakšas tās sija ir apgleznota šitā, no sāniem ar to pumpuru motīvu. Tātad tagad mēs skatāmies no apakšas. Un no iekšpuses uz interjera pusi viņi ir uzmūrējuši ķieģeli biezu sienu no nededzinātiem ķieģeļiem. Un tos nededzinātos ķieģeļus viņi savākuši kaut kur no tās mājas. Jo tajā laikā, un tas ir izdarīts 19. gadsimta vidū. Nededzināti ķieģeļi tajā mājā ir diezgan daudz. Un te mēs redzam mājas iekšpusē. Tas ir tas pats motīvs, un tā ir bijusi tā pati telpa, diezgan liela. Ja, diemžēl, ugunsgrēka seku rezultātā tā mājā šitajā galā bija 8 gadus bez jumta. Un tas ir tas, kas ir palicis pāri, tad traks tas stāvoklis. Jā, viņš varbūt bišķi tiešām kaut kur jūgendu atgādina, jā, tā var būt. Tā var būt, viņi jau ietekmējās. Un šitas te ir otrā telpā, tas ir tipisks lentes motīvs ar šiem te savījumiem. Principā katrs dēlis, viņš tā kā mīkārtojās, bet viņiem krāsas neatkārtojās. Un sijām uz sāniem ir tāds vijums, uz kura ir domāts vīnogs, bet viņš pilnīgi izskatās pēc pīlāģiem. Jo pīlāģi tā nevijās, bet jūs redzēsiet, tās ogas ir. Tātad šie griesti ir tikuši vienreiz balsināti. Bet tas ir ļoti maz salīdzinot ar citām vietām, kur viņš tur ir pārgleznots un tā tālāk. Tas būs ļoti liels laukums. Mēs vērtējam, ka tas apgleznotais laukums varētu būt saglabājies apmēram 70 kvadrātmetros. Tā ir milzīga platība priekš Latvijas apstākļiem. Mēs rēķinājām šitās siju plaknes un arī šīs plaknes, un tad vēl uz sienām vertikālā daļa siju augstuma projekcijā. Trīs dažādi motīvi būs. Izskatās, pēc kā izskatās? Pēc vīnogām, ja pēc pīlāģiem? Lūk, un te ir tas, kas ir uz sijas, un šitas te ir uz sienas gleznots. Tajā, siju augstumā. Viņš ir tiešām brīnišķīgi saglabājies. Te ir cits motīvs, te, piemēram, tās raksturīgās festona veida lentes piekārtas, un tas ir uz sienas gleznots. Šitajā daļā stāvoklis ir katastrofāls un būtu žēl, ja neizdotos saglabāt, bet es ļoti ceru, ka izdosies. Es jums nepateicu, pašvaldība atpirka, tātad daļa dzīvokļu piederēja viņiem, jo viņā tajā mājā nedzīvoja jau pēdējos. Pēc ugunsgrēka tur izvāc ārā un viss. Un tad viņi nevienam nebija vajadzīgi, un tad no dažiem īpašniekiem pašvaldība
atpirka tos dzīvokļus. Tagad tā māja ir viņa īpašumā, un viņi mēģina viņu iesaistīt mūsdienu apritē ar jaunu funkciju. Blakus turpatās ir viena ēka, kas pirms gadiem 11 izskatījās šitā, tagad tur ir tā māja izstās šitā, ir atjaunot, un tajā mājā ir grieztu gleznojumi, kas ir praktiski tas pats motīvs. Tāda sajūta, ka tur ir viens un tas pats meistars ir strādājis. Tikai šeit tie gleznojumi bija briesmīgi slikti saglabājušies. Viņus tur mocīja pa drusciņai, ilgi un dikti, bet šeit viņi ir restaurēti un pieejami. Tur ir restorāns. Kas to var samaksāt? Šo te, ko jūs rādījāt? Ar Eiropas projektiem pamazām solīt pa solītim, ja ejot uz priekšu. Pie tam tas cilvēks, kuram tas pieder un kurš to vilka, viņš nav miljonārs, bet viņš ir nenormāli neatlaidīgs. Privātpersona, jā. Tā māja izskatījās pirms ugunsgrēka no aizmugures. Šitas ir tas gals, kas ir nozāģēts mājai gals, un tad viņi 19. gadsimta vidū kaut kā apšuva. Aiz šitā lodziņa tas ir tas galerijas daļa. Un patiesībā tai mājai 2 fasādes pēc kaut kā izskatās, un 2, viņas ir interesants, romantisks, bet kā ir, tā ir. Un tad es mēģināju saprast, tur ir tā bildīta augšā tāpat, kā tā māja varēja izskatīties 18. gadsimtā ar nenozāģētu šito te daļu un to vārtu iebrauktumu. Tā māja varēja izskatīties tā. Te apakšā varēja būt manteļskurstenis. Šito logu mēs atradām. Tad te vēl pa kādai ailē ir, un te ir vienas durvis, kas ir atrastas. Logu aili atradām. Paldies par aizrādījumu. Es tikai tā negribu. Un tas varētu teorētiski izskatīties pret ielu ar to iebrauktuves ailu un šito statni ar šito saiti un šo te mezglu, kur šīs elements ir bijis iestiprināts. To mēs atradām. Viņš atrodas šitajā te vietā. Un te ir tā atsektā apgleznotā sija. Un tā es skicēju, kā tas varētu izskatīties, kā varētu interpretēt šo te gala sienu, kā tas varētu būt. Un ko lai dara ar otra gala sienu, kur ir tātad vesels pīrāks tur, un tur ir šie 19. vidus horizontālie dēļi, un tad ir vertikālie dēļi. Tad viens no variantiem bija tāds, ka viņas varbūt varētu parādīt abus. Jo patiesībā mans domgājiens ir tāds, ka tā ēkas šodienas arhitektūra ir mazāk vērtīga par stāstu, ko tā ēka var mums pastāstīt. Jo tas vēstījums patiešām viņš ir daudzslāņains un ļoti bagāts. Un kāpēc no tā nevar veidot arhitektūru? Jo tad, kad, jūs skatāties uz pilsdrupām, mēs arī runājam un domājam par arhitektūru. Bet patiesībā tā ir pavisam savādāka arhitektūra, kāda viņa bija kādreiz. Viņas veidošanās un ietekmes likumsakarības ir pavisam savādākas nekā arhitektūrai, kurai ir visas nepieciešamās sastāvdaļas un apmetums un krāsojums un dzegas un detaļas un metāla kaluma, jumts, forma, viss ir. Līdz ar to tās pieejas var būt dažādas. Un šeit jūs redzat to gala produktu, kā tā māja varētu izskatīties. Tātad šī fasāde pret pils ielu, pret tirgus ielu, viņa praktiski paliks tāda, kāda viņa ir tagad. Ar tādu dēļu apdari, kāda ir tagad, tiks izgatavoti jauni logi, te vienam logam bišķi kaut kādas detaļas ir, jaunas durvis, jo veco durvju nav. Šī ir aizmugures fasāde. Jo pirms es sāku stāstīt par aizmugures fasādi, ir jāsaka,
tai mājai nav vienota stila fasādē. 4 pilnīgi atšķirīgas fasādes. Un tā ir bijis praktiski vismaz jau 200 gadus. Tātad atšķirības starp fasādēm faktiski ietilps šīs ēkas tradīcijā. Kā veidojas viņas arhitektūra. Nav 2 vienādi fasādi. Un šo fasādi mēs veidojam tādu, kādu faktiski viņi ir saglabājusies zem tās 20. gadsimta beigu, ja 21. gadsimta sākumu, pagaidu apdars, kas tur sanaglot virsū ar kaut kādām plāksnēm. Un te mēs atjaunosim to galeriju, kas tur daļēji ir palikusi, par kuru mums ir ļoti daudz ziņu. Un te tiks atjaunots tātad tā būs guļbūve. Tāda guļbūve, kāda viņa tur ir. Te ir tas gals, pa ko es jums stāstīju. Bez tā virsapšuvuma, ja? Tur apšuvums nekad nav bijis. Viņš nekad nav bijis. Tas, kas ir fasāde virsū, to mēs ņemam nost. Kā lūdzu? Iekšpuses. Te ir ļoti, ļoti dažādas siltināšana. Un šitā ir tā siena, kas radās nozāģējot mājas galu. Un kur 19. gadsimta vidū tika interpretēta utilitāri, tas ir, kā sanāca, tā sanāca. Tas ir tiešām tāds risinājums, un jūs redzat te to milzīgo logu. Un tas ceļš bija, domāšanas ceļš bija tāds, ka, Johaidinu, kā tā iznāk? Mēs tagad taisīsim, te mocīsim kaut kādu fasādi, kas patiesībā nekas īpašs nav. Bet tā lielākā vērtība ir aiz tās sienas, tur ir tie apgleznotie griesti, kurus faktiski cilvēki neredzēs. Nebūs. Tie lodziņi nav tik lieli, un tur tas leņķis arī tāds. Bet šī siena daļa, tā ir tā vārtu caurbrauktu, tā ir vērtīga, tas ir oriģināls. Tā paliek. Šī nav vērtīga, jo tas ir patiesībā vienkārši utilitāri aizmūrēts caurums. Mēs taisīsim jaunu sienu, un šajā vietā pa vidu būs milzīgs loks baroka dalījumā. Tikai ļoti, ļoti liels baroka dalījuma loks, caur kuru varēs ieskatīties iekšā no ielas un redzēt apgleznotus griestus. Līdz ar to mēs to mājas vēstījumu, vismaz šajā epizodē. Kā lūdzu? Aizstiklot vitrīnu. Jā. Lūk. Un otrā galā būs tie atsektie vertikālie dēļi. Tas būs tāds faktverks, kaut kas tāds. Jā, tas nav bez pamata, jo Māris bija tas, kas atkašņāja vaļā dažus fachverka elementus. Mēs līdz galam nezinām, bet tie ir fachverka elementi. Un tas ir hipotētiski pieņēmums, ka šitas varētu būt, ka tas ir bijis galā. Viņi nozāģējuši to daļu nost, izņēmuši tos materiālus ārā, bet to zelmiņu daļu atlikuši apakaļ to, kas viņiem bija no tā gala, ko viņi nojauc. Es saprotu, ka es diezgan juceklīgi stāstu, ja? Bet būtībā tās transformācijas tur no vienas vietas ir. Bet viņš ir ķieģeļmojums vai ķieģeļš. To es nezinu. Tas varēja būt arī nededzināt ķieģeļu mūrējums. Un te būs vērādītājs apzeltīts. Lūk. Un šitas te ir krāsojums, kas būs tūs zviedru sarkanajam. Tā bija, principā, viņa bijusi 19. gadsimta vidū, viņa nokrāsot tādu grīdas brūnu. Man tas grīdas brūnais nepatīk. Viņš nepatīk daudziem cilvēkiem. Un, ja mēs tagad redzam, ka viņa ir tumši brūna, mēs faktiski nevaram pateikt, kāda tā krāsa ir bijusi sākotnēji. Jo jūs redzēsiet stāstā par nākamo māju, kā var mainīties fasādes kolorijas. Un mēs ar pilsētu vienojāmies, ka mēs taisīsim tā principā, lai acīm ir patīkami. Nevis tā drūmi brūni, bet mums būs tāda bišķi priecīgāka, sulīgāka krāsa, bišķi sulīgāka, kā mēs to šeit redzam. Un runājot par telpām, tur būs birojs. Dzīvot tajā mājā, tas nebūtu nopietni. Te ir tas lielais loks otrā galā.
Nu, faktiski katrā telpā būs kaut kas no vēstures. Te būs tie apgleznotie griesti, te būs veci noliktavas griesti, arī no kaut kāda 18. vai 19. gadsimta. Šeit būs oriģināls kāpnes, tāds nebriesmīgi daiļas, bet smukas un vecas. Un te ir skice, kā varētu izskatīties tā vai nu zvaigzne, vai jūras ezis, sauciet kā gribiet, un viņam ir tāds garš kāps virs šitā te elementa. Un, ja ieskatās, tur var redzēt viņam tādas divas cilpiņas. Un tās ir raksturīgas cilpiņas, tādas atdurītes, ko taisīja, lai atmestos vējrādītāju karodziņš. Tas ir bijis vējrādītājs. Nekur citur Eiropā šādi vējrādītāji neatradu, telpiskie šādi. Viņi patiešām ir ļoti reti. Nu, un tad te mums tagad ir, tātad šī te ir Hojeras viesnīca Liepājā, kuru es domāju, ka jūs zinat. Šī ir Visbijā tātad Gotlandē birģermeistara māja, nu, ārkārtīgi efektīga māja. Un šajā mājā ir kamīns, kāds ir vienā Ventspils mājā. Viņš ir datēts ar 17. gadsimta vidu. Šī noliktava ir Brīvdabas muzejā, šī brīnišķīgā ēka, arī ar fachverka zelmiem, ir Tirgus laukums 1, nu un tad mums pie kolekcijas klāt tagad būs vēl viena ēka, tad, kad viņi dabūs naudu. Jautājumi. Cik procenti ir saglabājumais, vai ko jūs lietosiet, vai to var saprast šobrīd? Nu, tad man jāprecizē jautājums. Ko jūs domājat ar saglabājumu? Ļaujiet man mirklīt. Tātad daļa grīdu būs jaunas. Nāks klāt pastiprinājuma koku materiāli. Es jums par to nestāstīju. Tur bija diezgan sarežģīti, bet mēs atrisinājām, kā to māju pastiprināt, lai viņi vispār traģiski nesačakarētu. Es domāju, ka no vecā koku materiāla tur paliks pāri 85%. Viņi tikai izskatās tā briesmīgi, ja? Jo konstruktori arī teica ārprāts, 80, nebūs 85, jo apakšējie baļķi tur līdz palodzēm, tas viss jāņem nost. Jo konstruktori gribēja aizvākt visus tos kokus, kuri bija apdeguši. Viņi pateica, ka viņi nebūs turētāji un tā tālāk. Tas taču termokoks. Nu, jā, bet viņi zaudējuši pāris centimetrus, bet mēnesi pastrādājām ar viņiem un viss kārtībā. Viņi piekrita un atradām risinājumu, un tas risinājums patiešām ir labs. Viņš ir sarežģīts, viņš nav vienveidīgs, viņš ir daudzveidīgs, bet katras sienas, katras vietas siltumizolācija ir atkarīga no tā, kura tās sienas puse tiek eksponēta, kādā viņa stāvoklī un kādas ir citas vēl, teiksim, priekšrocības, kādu siltinājumu tur likt. Tas ārkārtīgi sarežģīti vispār, ja tur nav vienāds. Ar restaurāciju vispār nav ļoti vienkārši, tā kā tas ir normāli. Principā pat nav sarežģīti. Tas tā pirmajā acu uzmetienā, ka tas ir daudz sarežģītāk nekā jaunu māju uzbūvēt. Bet, ja pieiet tam, ka tā ir 17. gadsimta ēka ar 18. un 19. gadsimta uzslāņojumu, tur nekā sarežģīti nav. Nu? Man nav nekā sarežģīta. Tā, ka sāk strādāt, tad ir sarežģīti. Tā, ka tu beidz ar viņu, ar to projektu strādāt, tad viss ir vienkārši, tāpēc, ka viss ir atrisināts. Man vairāk jautājumu. Viens ir, jūs minējāt, ka tur būs biroji, un vēl nav uzsākts kaut kāds process. Un no jūsu pieredzi, cik tas ilgs process varētu būt, ja viss ir kārtībā no A līdz Z pabeigt? Pusotru gadu. Pusotru gadu. Un kā ir ar apkuru un arī pieskārāties nedaudz par siltināšanu no iekšpuses? Kāds ir apkuras veids vai doma? Pilsētas apkura. Nē, pilsētas apkura var būt dažādi. Centrālā. Radiatoriem, siltās griesti, sienas. Pirmajā stāvā būs siltās grīdas.
Otrajā stāvā siltās grīdas nevar būt, tur to nevar izdarīt, un tur būs lielas radiatoru virsmas dažādās vietās, lai siltumnesēja temperatūra būtu pēc iespējas zemāka. Bērniņas nekā nav, jā? Pauzu? Bērniņi neapdzīvot paliek? Nē, bērniņi nebūs. Tur viena telpa tiks izmantot, bet bērniņi ne. Uz bērniņiem, es atvainojos, es izgāju no kadra. Bēniņos ir 40 cm bieza siltumizolācijas kārta beramā. Līdz ar to tur... Un, ja mēs izmantotu bēniņus, mums nāktos pārtaisīt lielā mērā jumta konfigurāciju, nāktos plaknes mainīt, un viņi nav tādi lieli. Un tas ir ļoti labi, ja ka pilsēta to saprot un nepieprasīja, kad mums vajag telpas un kubatūru un tā tālāk. Ja, jo šādi neaizbūvēt bērniņi patiesībā tāda pietiekoši liela vērtība, jo tik veci bērniņi, tas ir retums. Tādu daudz nav. Un projekta tad visas daļas ir apstiprinātas jau, Pusotra gada jau. Viņi meklē projektu naudu, un tas nenotiek tik vienkārši, jo, ziniet... Es zinu, es tikai jautāšu, vai ir apstiprināts vai nav? Jau sen. Tā, Veras pasakas, Vera ir tās mājas īpašniece, par kur mēs tagad runāsim, kur strādā Māris. Un tātad vecāķi, pat cik vecāķi ir citā kontinentā kā Jūrmala, tas ir ļoti tālu, tas ir līdzim otrā pusē. Un vecāķi, ja te būs jūra, tad šobrīd vecāķi ir to sauc par zvejniekciem, bet viņš izstiepjās līdz šejienei. Un šitas te ir 1905. Gads, kur vecāķiem ir, es nezinu, cik tas ir precīzi, bet pat cik viens kvartāliņš te ir tā kā iedalīts tā. Varbūt, ka tiešām šie 9-10 kvartāliņi, tas ir tas sākums, kad tā varētu būt ieparcelēti, bet te tie vjacaķi, kad te kaut kas ir, bet principā mazāk nav kā ir. Tas ir vairāk nav kā ir. Šitas te ir 86. Gads, kur šeit jau ir 11 tie kvartāli, un šitas viss ir izveidojies pēc otrā pasaules kara. Un tas ir šitie 20. gadi, kur mēs jau redzam, ka to kvartāliņi ir vairāk. Viņi bija pietiekoši iecienīta vieta, transports tajā laikā nebija tā baigi attīstīts, un viena daļa rīznieku ļoti labprāt brauc uz turieni un būvēja savas vasarnīcas tur. Protams, Pirmais pasaules karš ienes korekcijas, jo tur daudz kas aizgāja bojā, un viņš nekad nav bijis tik populārs un tik elitārs kā Rīgas Jūrmala, bet tomēr tā vieta vispār ir baigi forša, tur ir daudz interesantas lietas, tur ir mazāk cilvēku, vairāk gaisa. Vērtīgu ēku tur ir varbūt ne ļoti daudz, bet ir būtībā tā kurorta apbūve tāda, kāda viņi ir tur, viņi ir diezgan līdzīgi tai, kādi jums te ir Jūrmalā, bet tādu izcili vērtīgu ēku patiešām ir maz, un visizcilākā ir Augusta Dombrovska brāļa māja, kas ir Puikulas ielā, brīnišķīgs tāds amatnieku darbs, arī arhitekta darbs. Protams, viņi ir tādi bišķi, varbūt juceklīgi un tā, bet viņas ir foršas tās mājas. Viņi ir tādi torte un tas tā viss ir, bet ja viņu normāli savest kārtībā un ar tādām saudzīgām rokām atjaunot, viņi būtu ļoti, ļoti grezna māja. Man nesaprotam iemeslu dēļ, joprojām nav kultūras piemineklis, tur vairāk mēģinājumi bijušas, īsti nezinu kāpēc, bet es neesmu arī īpaši centies. Lūk, un tad kādā skaistā dienā cilvēki, kuri īrēja šajā mājā, jau, man liekas, kopš vēlīņiem padomu laikiem, vietu, kur dzīvot pa vasaru,
Viņiem ļoti gribējās to māju dabūt. Nu, un tad viņi tur mēģināja viņu pirkt, un ar laiku viņu nopirka. Un tāda ir šī mājiņa, par kuru mums bija saruna ar īpašniekiem, vai gadījumā nav interesi ar šo māju padarboties. Tas jau bija pirms gadiem 6 varbūt. Tāda viņi izskatījās pirms darbu sākuma, nevis pirkšanas brīdī, bet tagad pirms darbu sākuma. Mēs uztaisījām nelielu izpēti, ne tādu fundamentālu izpēti, bet iepazinām to māju, lai saprastu, kas ir kas. Kas ir vecāks, kas ir jaunāks. Un tā tālāk, tad, kad viņu pirka, tad viņi izskatījās šādi. Mājiņa ir ļoti viegla. Cik, Māri, ārsienu biezums ir? Ar visiem dēļiem apmēram kaut kādu 17 centimetri. Nu, iedomājieties, ja? Tas ir šitik daudz. Nu, tas ir maz. Nu, tur varēja kādi 3 centimetri būt vairāk. Un ārsienas ir koka karkas un iekšā sakritušas zāģi skaidrs, kuras tur vēl arī peles izvazājuši un tā tālāk. Un bija tāda sajūta, ka tur visu vispār nāksies diezgan pamatīgi, nu, tā teikt, ārdīt un jaukt nost. Jo apakšs izskatās diezgan bēdīgi, jo var redzēt, ka te ir zaļš. Šita zeme ir uzaugusi ļoti augstu. Un mājiņa celta pirms Pirmā pasaules kara. Jūrmalā tādas pašas, tradicionāla, vienkārša ģimenes māja, kuru ir būvējis kapteinis. Un viņu mantoja viņa meitas. Iekšpusē daļēji viņi bija apdzīvojami, daļā bija diezgan traki, tur bija sliktā stāvoklī jumts, kurš bija daļēji iebrucis, tāpēc, ka, kā jūs ziniet, ja jumtu nekrāso, tad zem priedēm ļoti ātri veidojās korozija, jo priedes rada skābu vidi, un ja nekrāso skārda jumtu, tad tas skārds vienkārši korodē ļoti strauji. Forša grīda no platiem dēļiem, tāda ļoti smuka grīda, kur bija domas, ko to grīdu darīt. Te bija diezgan tā, izskatījās it kā normāli, bet nemaz tik normāli nebija. Un tie cilvēki, viņi gribēja to mājiņu saglabāt no pašiem pirmsākumiem. Viņi tikai nezināja, kā to izdarīt. Un teica, palīdziet lūdzu mums saprast, kā to var izdarīt. Un, protams, tur projektu vajag un tā tālāk. Un tad tur bija domas, ka mēs jauksim jumtu nost. Un ka mēs to celsim ārā un to pārbūvēsim un tā tālāk. Bet tad, kad viņi sāka, pēc tam, kad projekts nāca uz beigām, kad viņi sāka konsultēties ar būvniekiem, tad viņi saprata, ka viņi tādu lielu projektu nemaz nevar pavēlt. Un tad viņi bija atraduši pastkarti, kur šī māja izrādās ir ar nosaukumu Villa Salme. Magnus Hof, tas ir mangaļi, viņu pirms revolūcijas nosaukums. Un te mēs to mājiņu redzam. Būtībā viņa praktiski tāda pati, kāda viņa ir bijusi. Viena ir tā māja nav tik liela, cik tas masts drausmīgi, vispār tā pārtaga virs čukura, kas ir, es nezināju, ka viņi arī Jūrmalā, un ne tikai Jūrmalā, arī Saukrastos šie masti ir bijuši masveidīgi. Un faktiski es nezinu, vai tikai priekš karogiem, bet karogi tur ir vilkti, cara laikā tā ir bijusi tāda tradīcija. Vienīgais, ko es nesaprotu, kā viņi tika klāt to karogus? Tur laikam nav lūks caurums. Jumta segums nav pirmotnējais, jumta segums ir otrais. Tad ēļos nekādu vietu priekš lūks tur neredz. Lūks bija tā apaļās metāla lūks. Jā, bet jebkurā gadījumā
tā tradīcija ir ļoti īpatnē. Tā mentalitāte, ja, man viņa ir diezgan grūti saprotama. Ja? Jo, mastu, tā kā mums pagalmos tagad mastu vai pie mājas, bet virs mājas ar tādu lepnumu par piederību Krievijas impērijai. Tas nāk no Krievijas, un tas nāk no Zviedrijas. No Zviedrijas nāk tas zemes masts, ne? Nezinu. Es neesmu nekad ar to nodarbojies. Bet to, ka impērijas karogs, es esmu redzējis bildes, kur ir tie karogi plīvo, tas ir pilnīgi noteikti. Un ļoti smuks jūgenstila žodziņš, un te es saliku abas mājas blakus. Tātad tas ir kaut kāds 1910. gads, un šitas te ir pirms kaut kādiem gadiem 3 apmēram, vai 2, kā varētu būt. Ārēji it kā nekas nav, bet ir pietiekoši daudz sīkumu un krikumi, kas ir pamainījušies, un tā māja ir kļuvusi veca. Viņa ir nogurusi, un viņa mūsdienu apstākļos, lai viņā dzīvotu, var, jo tie cilvēki, Vera Raudi, viņi pirmo ziemu, viņi pateica, ka viņi tajā mājā dzīvos, neskatoties ne uz ko, kurinās krāsni, plītis un iztiks kā var, jo viņi grib pamēģināt, kā tas ir tajā mājā dzīvot. Un tas bija ārkārtīgi gudri. Viņi arī tagad, Māris tur strādā, viņi tur dzīvo. Un viņi saka, mēs jūtam to māju, un tā ir mūsu māja. Tad attiecībā par to projektu. Māris pēc tam bišķi pastāstīs, ko viņš tur dara, tāpēc, ka būs tādas praktiskās bildes. Tai mājai nekas daudz netiek darīts. Uzreiz jāpasaka, ka tur ir dažas lietas ir uztaisītas tā diezgan pamatīgi, bet dažas tā diezgan smieklīgi. Piemēram, jumtas pāris ir diezgan smieklīgas. Otrā stāvi starpsienas ir arī diezgan smieklīgas. Daudz kas. Bet tas kurortu pilsētās nav nekas brīnums, jo Jūrmalā man vairākas mājas nācies apsakot tipiski. Ja šī te, kur ir tie veranda lodziņi un tā dēļu sieniņa. Tā ir tāda, ka viņš sakrītās un šķirba. Nē, bet tas dēls. Vienkārtais dēls. Jā. Viņa bija paredzēta dzīvošanai vasarām priekšvasaras. Viss ir kārtībā, ļoti labi. Tātad tas, ko mēs izdarījām pirmajā stāvā, tur bija iegāzušies griesti, sapūsi grīda, un tur ir ielikts iekšā tās vajadzīgās telpas, te ir toaletes un dušas, un lielā istaba paliek turpat, tad viss paliek turpat. Nav. Nav pagarinājums. Nē, nav. Un otrajā stāvā kaut ko mēs atstājām, bet arī, lai otrajā stāvā varētu dzīvot meita, tad viņš tiek pārbūvēts, bet arī nepārāk daudz. Pažobeles tiek nojauktas ārā, bet griezums paliek tāds pats. Un tad mēs piedāvājām, kādā veidā varētu nokrāsot to māju. Viņa tagad ir, jūs redzēsiet, tādā zaļganā krāsā, un lai cilvēkiem dot iespēju izvēlēties, kas iet pie sirds. Viņi izvēlējās. Tāds laiciņš pagāja, viņi izvēlējās, un šitas bija bišķiņ pa bālu un pārāk ierasti. Tas ir pārāk intensīvs, palika šitas variants. Tagad Māris var pāris vārdos pastāstīt, ko mēs te redzam. Tur mēs redzam celtu. Īstās figūru. Jo tie puiši, viņi ir pēcēkuši, viņi nav paigai tādi čaklīši. Mazādēji kopu, mazādēji sūmu salēt dēļos, droši vien pieņem pašas mājas noietīs. Celts vai tur ir? Jo tā saka, tas nav pirmais celts. Ir vēl viena māja, Solkastos, arī kopu objekts. Tur arī izskatās vidurīgi celts. Pie tam tā ir Solkastos, tā ir lepna māja. Tā ir baronam būvēta.
Nu jā, un lāgas, arī tādas ļoti žēlīgas un liktas uz tādiem ķieģelīšiem. Jūs domājat perimetrālās? Nu jā, šīs daļas bija diezgan dramatiskā stāvoklī, un šī ir tāda ļoti zīmīga vieta. Man viņa ārkārtīgi patīk. Tātad te bija jumtiņš. Un visa māja šobrīd izskatās šitāda. Nu, tāda ļoti gaiša. Ļoti gaiša. Beigās nedzirdu droši vien. Un mēs ar tiem krāsojumiem ļoti bieži tur aizraujamies, ka jātais izpēc un tā tālāk, un tās krāsas jākasa, un es vienmēr burkšķu par to, ka tās nav vienīgās zāles situācijās. Ja mēs sevišķi pilsētā, kur blīva apbūve, kur mēs tagad izpētīsim, pieņemsim vecrīgā 18. gadsimta māju, kā viņi bijusi pētīt, tas ir labi. Vajag izpētīt, lai mēs zinām, kāda ir bijusi tā krāsa evolūcija, kas tur apakšā, varbūt kā dekora vai kas, bet pieņemt to pirmo krāsu, ka tādā krāsā ir šodien jākrāso tā māja, tā būtu kļūda, jo tur ir daudz iemesli, kāpēc nē. Pirmkārt, mums ir jāsaprot, kādas ir blakus mājas, kā viņas sadarēs kopā, lai veidotos ielas harmonija, jo katram laikmetam ir kaut kāda harmonijas. Likumsakarības, kā mājas veido ielas tēlu. 21. gadsimta ielas tēls, kuram tiešām var būt daudz un dažādi iemesli. Un tad, ja tās krāsiņas pakas vienai atsevišķai mājai, tad ļoti bieži izrādās tā, ka mēs atrodam šito krāsu. Un viņai virsū ir vēl vairākas krāsas. Un mēs sākumā runājām pavisam reāli, ka tā ir tā gaiša zaļā māja, tādā augstā salāta krāsā. Tagad noņem nost to lielnīti un izrādās, ka viņa nav bijusi tāda bāla. Viņa ir smuka, intensīva krāsa. Lūk, tālāk. Nu, te ir tās bojātās daļas. Un, ko es gribētu teikt? Mārti, cik tu 3 mēnešus strādā, ja? No mājiem. Runā mikrofonā. Nu labi, tu vari runāt tā. Es drīkst nerunāt mikrofonā. Es vienkārši pieņēmu kādu balsi. Labi. Tātad Māris ir namdaris, bet viņš arī citas lietas var taisīt. Māris strādā viens. Viņš visus darbus veic viens pats. Reizēm viņam kaut kad ir kaut kāda palīga. Un Māris šeit šobrīd pa šiem 3 mēnešiem ir nomainījis visas mūrlates. Nu, varbūt bišķi vairāk, ir vairāk. 4, nu labi. Kāda 5 jau būs. Un šobrīd viņš ir laikam pabeidzis jumta spāris un puvušās sijas un tam līdzīgi. Viņam ir skolotājs, tāds Ziedonis Zālīte, kuram ir 80 gadi ar kapekām, kurš arī strādā viens. Māris no viņa lielā mērā bija mācījies, un tas, kā Māris būvēja manai meitai Zviedrijā nojumi, Zviedri nāca skatīties kā uz cirku. Lūk. Un tagad Māris var pastāstīt, kas šeit ir izdarīts. Halo. Tātad šeit ir man lampiņa deg, man dzird, es sev dzirdu brīžiem nedzirdu. Tātad šeit konkrētajā brīdī tiek mainīts kopturs, sapūšās daļas. Tur viens gabaliņš ir izgriezts ārā, tad pēc brīža vēlāk tur tiks norauts augšējais vainags, pirmā stāva. Nu, kaut kā tur tā lēnā garā bakstās, nu tur, bez steigas un ar prātu. Tātad pie vainas ir nepareizas konstrukcijas, kāpēc tas viss te ir aizgājis bojā.
nepareizi sakārto bleķis ūdens kaut kur tā garām, viss trāpa. Ne tur, kur vajag, un viss pūst, un ja nepievērš uzmanību, tas notiek ļoti ātri. Sijas jums jūs redzat, ja, tur pa 1,5 metra šķidras spāres, šitai ūdens tecējis cauri. Šī vieta ir, lūk, šī vieta, un te ir nopotēts tas viss, tāda briesmīga perfekcija tur nav nepieciešama, jo tas viss paliks iekšā pārsegumā, un es patiešām varu brīnīties, kā tie veči, ja, kas strādā vien, kā viņi to visu dara. Patiesībā viņiem vajadzētu mācīt jauniem puikām, kā tā var, ka nevajag veselu brigādi, ka daudzas lietas var izdarīt vienkārši. Un šajā mājā tā projekta realizācija ir interesanta ar to, ka tur nevajag firmu, ka tur vajag amatniekus, kas var atsevišķi darīt katrs savu darbu, un ka nevajag to māju izrādīt, ka viņu var preparēt pa gabaliņiem. Tagad tu šite vari kādus vārdus, Mārīt, pateikt. Šeit jau tā kā ir nomainīts apakšā jāvaināk viens gabaliņš, pirmais. Jo 6 metri, 5 metri bija puļķis, tad pa 5 metriem mēs viņu arī tur lēnā garā mainījām. Tā planka, kas ir pieskrūvēta blakām augstāk, tā ir priekš tam, lai būdu varētu pacelt uz augšu, lai viņi daudz maz turās kopā visā. Un stūris arī. Jā, stūris arī. Pagaidām vēl apšūms ir virsū. Cik daudz cēl, vai 1 sānu tikai cēl, vai viss perimetrs? Cēl lēnā garā pa sānam. Necēla visu perimetru. Viņi jau kustās. Sasēja kopā ar ķēdēm, lai neaizbrauc nekas, un lēnā garā cēla augšā. Jo cēla nedaudz. Necēla 20 centimetrus uzreiz, cēla 5 centimetrus. Lūk, tā pamazām tas iet uz priekšu. Te var redzēt, ir noņemts tas stūra dēlīts nost. Jūs redzēt, kas ir aiz stūra dēlīšu. Cilvēki īpaši nav satraukušies. Tur gali kā bijuši, tā bijuši. Vienalga dēles nāks virsū. Viņi nav kultūrējuši, viņi tā strādāja. Tur zina, ka virsū nāks dekoratīvais dēls, priekš kam iespringt. Nē, diemžēl es taupot laiku ņēmu ārā. Tātad šeit jūs redzat, ja runājam par pamatiem, šeit ir jaunie pamati. Tātad runājot par to, var izstāstīt, cik viņi bija dziļi un viņš tiks kaut kā nosmukumos, jo tas, kas tur bija. Viņš bija, vizuāli varbūt skaists, bet tas bija pusķieģeli bies pamatiņš. Ik pa kaut kādiem 3-4 metriem bija stabiņš ķieģels uz ķieģeli, un tas pārējais bija aizbāsts ar pusķieģeli, kas bruka kopā, atstāt tādus, kaut kā nē. Un dziļums bija šitik daudz. Jūrmalā tas, principā, Jūrmalas smiltīs. Šinī sienā bija 2 ķieģeļi. Vispār pamats. Tā, šito te mēs redzējām. Un te šobrīd notiek tas koku konstrukcija pacelšana. Principā ļoti bieži ir tā, ka darba procesu nevajag rādīt ne pasūtītājiem, ne interesantiem. Jo viņš tāpat kā ķirurģiskās operācijas, viņš daudziem var izraisīt neizpratni, vai tad tā var. Bet bieži tā ir. Lūk, labi. Attiecībā par jumtu. Jumtu bija doma plēst nost, un projektā bija paredzēts jauns jumts. Bet ņemot vērā to, ka Aldis ar Veru tur dzīvo apakšā, tad kaut kādu brīdi tā māja būtu bez jumta, ko nevarēja pieļaut. Un tagad, Māri, tu varētu izstāstīt, kas šeit tiek darīts.
Nu, šeit ir sabāstas iekšā jaunās spāris, Šīs te. nenojaucot jumtu. Un vecās spāris paliek tur augšā. Nu, lielākā daļa no tām vecajām spārēm, es domāju, ka viņas tur arī paliks. Sapuvuši ir 3 spārēm gali. Pie lodziņa, pie viens skursteņa izbūves, kas bija bijusi, ja, tie būs jātaisa no jauna. Bet vecās spārs ar saviem dekoratīvajiem galiem viņas paliks, ja jaunajām spārēm gali neiziet ārā fasādē. Viņi nobalstās uz koptura. Uz šitā. Jā, tieši tā. Tur, kur mēs redzam to savilci iekšā, tur ir taps uzlikts. Šitā. Jā, tur taps uzlikts. Nu, konstrukcija, lai neaizbēg kopturs. Te ir tāpat. Pēc tam tur vēl būs atgāzniši. Otrā pusē jūs redzēt viņš, kas ir novilkt pār, lai arī tā māja satur kopā, lai viņi neaizbēg procesa gaitā. Kaut kā tā. Lēni garu. Kā saki, darbdiena nebeidzās arī naktī, jo visu laiku ir jādomā, kā rītā strādāt. Nu, lūk, un šeit ir jā, savienot pārsegumi, tur, kur vajadzēja izņemt ārā bojātos pārsegumus. Un saimnieki dzīvo tur tepat tās blakus, tajā ļoti jauki cilvēki. Un otrajā stāvā, pirmajā stāvā pamazām veidojās arī jaunais plānojums. Un es saprotu, ka daudziem tas var izraisīt neizpratni. Bet... Kā lūdzu? Nē, to ņems nost un mainīs. Dēļi. Nu, tos, kas ir tajā daļā, kur nāk iekšā siltinājums, tur raus nost, paredzēts ir dēļas raut nost un likt iekšā ekoplāks, lai pārāk to visu pasākumu nesabiezinātu, bet augšā bēniņu daļā tur dēļi paliks vecie, pavirstāk pīrāks. Jo tur vairāk nebūs siltumizolācija. Tas ir jūs vecais. Nē, tas ir normāls Krievas kārts. Vecais skārts ir kaut kad, man nezināmā laikā noņemts un uzlikts šis skārts. Nu, bet šitas jau ir baigi. Necinkotais. Nu, lūk, un šeit notiek mājas siltināšana, un dēļi nāks apakaļ, respektīvi tā apdara. Un siltināšana notiek iepūšot iekšā ekovatu zem kalibrētas spiedienu. Tas ir pārbaudīts vecs, kas tos darbus dara. Viņš manās mājās laukos pūta. Un... Es nezinu, par ko. Es domāju, ka diez vai Birgienijs no Rēzeknes būtu braucis uz lekciju. Viņš arī ar rokām strādā, viņš ar muti tā mazāk. Tas drīzāk varēja būt tučs, kas jums stāstīja. Lūk. Kāds atvirums fasādes dēļiem, kad noteikti, ka vēlme ir atlikt maksimāli atpakaļ vecos? 50%? Nē, kaut kā 20 apmēram. 20% saplēšās? Vai 20% atliekās? 20% ir sapavuši un nesaplēš. Īsti nesaplēšās, jo pateicoties tam, kad pie mums ir iesoļojuši platiem soļiem sakarīgi instrumenti, kā zobenzāģis, tad tā fasādes dēļ bišķiņu paplēt vaļā, bišķiņu. Milimetri kādi 5, varbūt pat mazāk, un ar zobenzāģi nozāģē naglu. Un tajā brīdī tā fasādes dēļ tu var noņemt nost nesaplēšot. Jā, tā ir ļoti, ļoti vērtīga inovācija, sevišķi, ja mēs runājam par grīdas dēļiem, ja jāņem nost. Ja, tas Mārs izdomāja. Tas ir fantastiski. Ja, mums tagad Ventspilī būs 25 gadus veca grīda, tur vienā telpā viņa ir jāsadzen kopā. Un viņa ir nevis no virspuses naglota, bet viņa slīp sānos. Un to vispār kā, ja? Un ar zobenu zāģi tādā veidā viņas tos dēļus varēs dabūt smuki nost. Tā kā māja nebūs baigi karsta, jo tās ekovatas tur būs 13 centimetri. Ja? Jā. Un tad vēl nāk kokšķieda plāksne virsū, tā kā kopsumā būs labi. Nu jā, un tā ir šīta mājiņa, kāda viņa būs. Un veras pasakas.
Bija sākumā tas nosaukums. Nē, šitā būs. Šitā te mums bija iedvesma, ko mēs rādījām Verai, vai šitas būs labi. Un Veras pasakas bija tāpēc, ka Vera raksta pasakas, un viņa foršas pasakas raksta. Krāsns. Viņi jau tur reāli ir. Somu krāsns. Nē, tur kurās, Patreizējā brīdī ar... Nē, bez šitās te cirkulācijas. Patreizējā brīdī var teikt, ar nenosiltinātiem griestiem, slikti nosiltinātām ārsienām viņiem. Tagad bija, šorīt bija istabā plus 20 grādi. Cik liela telpa viņi strādā? Vienam telpā vai vairākam telpām? Uz divām točna. Jo tām ir griesti. Otrā stāvā es vēl nezinu, tur patreiz ir stipri vēs. Kā ārā, tā tur vienīgais caurvējš nepūš. Droši vien kaut kas būs. Vai krāsnes, vai elektriskā apsildi otrajā stāvā. Jo viņi pagaidām būtībā, šobrīd ir tā, pat tad, ja tu neesi pirmajā stāvā uztaisījis skursteni, tad tu vari uztaisīt vieglu skursteni no otrā stāva, dubulti izolētu, nav nekāda problēma. Tā kā... Svara dēļ var? Ko? Svara dēļ var? Var. Viņiem var taisīt arī dažādi mākslīgi akmens materiāli apvalkus, kurus pēc tam var apvilkt, apšūt. Un otrajā stāvā viņiem pastāv iespēja sabērt pietiekošā daudzumā siltumizolāciju. Gan horizontālajās, gan slīpajās, gan vertikālajās plaknēs. Tā kā es domāju, tas viņiem būs, nākošais ziema tā viņiem būs pat labākā dzīvojamā telpa mājā. Tā, ar šito mēs esam beiguši. Un ejam tālāk, tātad būtībā tas ir, runa ir par saulkrastiem. Ainaži jau 38, māja stāvēja neapdzīvota 11 gadus, un viņa atrodas tātad, šitā ir Ainažu iela, māja atrodas šajā vietā, un tā ir Alfreda Kalniņa iela, un te upīte tek, un te ir baznīca jaunā kaut kur. Nopirka šo māju. Tātad māja ir vietējais nozīmes arhitektūras piemineklis. Viena no vecākajām, patiesībā laikam vecākā saulkrastu vasarnīca, par kuru bija zināms tas, kas bija zināms, ka viņi izskatās šādi. Bija kaut kāda nojausma par to, ka viņi kaut kad varētu būt 19. gadsimta nogale. Bija doma, ka viņi piederēs kaut kādiem baroniem, izrādījās, ka tas nav. Bet principā viņi piederēs kaut kādiem cilvēkiem. Un man pirms 6 gadiem varbūt piezvanīja pazīstams cilvēks. Pareizāk sakot, viņš bija nevis man, bet viņš piezvanīja, tā ir mana sieva, viņš sievas kolēģis. Viņš ieraudzījis, ka šito māju pārdod un palūdz, vai es nevaru atbraukt un pateikt, ir vērts vai nav vērts. Respektīvi, vai ir briesmīgi, ja tomēr ir kaut kādas cerības. Izstaigāju to māju, stundas laikā faktiski sapratu, ka laikam ir vērts. Viņš pats, noklausoties to, ko es teicu, viņam pašam bija doma, ja es saku, kad ir vērts, ka tad jau pa kādu pusotru gadu viss būs kārtībā. Tagad jau ir krietni vairāk pagājis, bet to cilvēkam uzreiz nevar pateikt. Jo ātri mēģinot tikt galā ar vecu māju, faktiski jūs ar viņu izrēķinaties. Jūs viņu mokat, jo ja jūs to māju čakarējat lāgā viņu nepazīstot un neiemīlot jau tādu, kāda viņi ir, tad jūs viņu mokat un jūs viņu gribat pakļaut savām vajadzībām, nevis mēģināt viņai ar vismaigākajiem līdzekļiem izdarīt vislabāko baudu.
Nu jā, un te bija visādas detaļas bija sazīmētas, teiksim, šitas te ir oriģināls, tas ir oriģināls, slēģi oriģināli, guļbūva oriģināli, stabiņi oriģināli, logi, nē, logi nav oriģināli, durvis nav oriģināls. Logi nav. Un šo te pieminekļu inspekciju ļāva jaukt nost, jo tā esot degradējoši piebūve, patiesībā tā gluži nemaz nav, bet nav ko kolēģiem īpaši pārmest, jo ne jau visi nodarbojās ar māju izpēti un protās mājas tā ātri lasīt. Šitas ir padomju reālisms, kurš tur viens virsnieks, krievu virsnieks bija viņu pārbūvējis savām vajadzībām. Bet, kā jūs redzat, kaut kādas detaļas ir. Bija diezgan daudz bojājumu, un liela daļa bija tāda, kuras uzreiz nevarēja ieraudzīt, jo viņi bija radušies no šķembām un no jumta defektiem dažādos laikos. Un no šķembām jumtā tur bija tecējis cauri ūdens, ne pārāk daudz, bet tur bija sijas bojātas, spārs bojāts, un vienkārši arī nekoptības dēļ. Tā māja, acīm redzot, ir viņu īpašnieki atstāja, sākoties Pirmajam pasaules karam, tad Pirmā pasaules kara laikā tur, cik noprotams, ir pazuduši logi, daļa durvju, un tur trāpījis kaut kāds šāveņš ir, kā rezultātā viņi bija sabojāti, un viņu atdeva vienam brīvības cīņu dalībniekam, to zemes gabalu un to māju vienkārši atdeva, un viņš viņu sāk apsaimniekot, un es negribētu teikt, ka viņi ļauni pret viņu bija izturējušies, vienkārši viņu pārbūvē, lai varētu dzīvot, un, lai būtu viņiem piemērot apstākļi, nevis kā vasaras māja, bet kā ziemas māja. Detaļu tur bija daudz, un jāsaka, ka tā māja bija būvēta, viņa ir būvēta ļoti izcilā kvalitātē. Tiešām izcilā kvalitātē. Tās detaļas ir taisītas ar milzīgu rūpību. Pati guļbūve ir, varētu teikt, viņa ir izmīlēta. Pati guļbūve, tieši paši guļbaļķi. Un tās guļbūves īpatnība ir tāda, ka no ārpuses viņa ir noapaļota, no iekšpuses viņa ir taisna. Ēvelēta. Vai ar ēveli vai ar slīmestu. Tur, man liekas, Ziedonis pats īsti nebija ticis skaidrībā. Bet ideāli gluda. Un katrs guļbaļķis no ārpuses, no apaļās formas, no lielāka, tātad apļa, viņš ir uztaisīts kā ovāls. Perfekti. Šī te ir verandas tās detaļas, kas bija palikušas pāri, un šitās te ir dzīvojamās mājas detaļas. Un tagad bišķi palēkājot apkārt. Šīs tātad ir saukrastu mājas, ļoti līdzīgas, kā viņas ir arī Jūrmalā, tās varbūt tās vecākās mājas, bet faktiski tās ir pielāgotas vasarniekiem, jeb adaptētas tādā vasarnieku stilā, zvejnieku mājas. Tur dažādi tie varianti. Es to jautājumu īpaši pētījis neesmu, vienkārši tā gribējās. Lūk, viena no laikam pat visgreznākajām saukrastu villām, tur viņā, protams, pat māja ir, bet no šitā tur nekas pār nav palicis. Šī arhitektūra ir ļoti interesanta. Viņa ir ļoti uzrunājoša, bet tagad pasakiet, tas ir skaisti, ja tas ir interesanti. Tas ir savdabīgi interesanti. Tā lūdzu? Vērtīgi? Tā apgādā mežģīnas tādas. Tajā laikā gauma bija savādāk. Tur ir vēl viena detaļa. Uztaisot šādas te mežģīnas, tas ir uz dažiem gadiem. Jo, ja viņas katrus pāris gadus nepārkrāso, ja,
Tas ir 1 un 2, viņas ir beigtas. Un es, piemēram, nezinu, no kāda koka ir jāizzādē šādas detaļas, lai viņas saulē nedeformētos, neplaisātu un tur visur ūdens neiet iekšā. Nu, tas ir apmēram tā. Nu, tu uztaisi tā, nu, Krieviem tāds Ventspilī... Iespējams, ka tas ir uzlikas uz vēl kaut kā, Nē. ka viņas nav tikai Nē. tāds vieglais Šitas ir caurzāģējums. Ažurs? Ažurs. Domāju, ka viņš tā kā... Tas ir tā, сделай так, чтобы цыгане ахнули, ja? Nu, tad tas ir tieši tas variants. Nu jā, un tas arī pirmais pazūd. Un tad, kad pazūd visas šitās cakas, tas tad no tās mājas arī patiesībā īpaši nekas pāri vairs tur nepaliek. Ja? Un tad iznāk tāda diezgan vienkārši, bet tomēr guļbūve. Neparasti izmēra logi, jā? Jā. Nu, piemēram, šīs mājas, ja? Viņas ir disproporcionālas. Šitai mājai, piemēram, ļoti labi var saprast to, ka ir bijusi māja, un tad viņai uztaisīta ir virsbūve. Un tai virsbūvē vēlreiz virsbūve ir uztaisīta, jo tā nav kompozicionāla līdzsvarota arhitektūra. Viņa tāda bišķi histēriska. Ja, tāda, pasūtītājs pasaka, tu vari to uztaisīt? Amatnieks saka, jā, uztaisīšu. Pienāca nauda, un tad var turpināt. Nē, tas ir tā. Nu jā, šitā ir tā mūsu māja, ar ko mēs tur darbojāmies, un, piemēram, kaut kas ļoti līdzīgs ir Zakopānē, piemēram. Nu, ļoti līdzīgs pēc proporcijām, vienīgais baļķīši, protams, ir tādi nīkulīgi, un tas slāviskais vertikālais dalījums apšūms apakšā, bet tās līdzības var būt, un tad Latvijā mums ir. Šitas ir Vidrižos. Un te ir tieši tā pati tehnika, šitas ir 19. gadsimta 80. gadu parauga albums, kur arī var redzēt, ka tie baļķīši viņi tā speciāli izgatavot, un šeit ir tie ovālie baļķīši. Iekšā neesmu bijis. Ļoti glīta ēka, viena no ļoti retajām. Tas ir klasisks, nevis šveiciešu stils, bet šitām lāpstveida galiem ar tiem lakatiņiem. Tas ir riktīgs Krievu nacionālais romantisms. Riktīgi. Es pat nezinu, vai vēl kāda Latvijā ir. Es domāju, ka Poguļankā, Daugavpilī, kaut kur tur varētu būt. Tā ir vēl viena, arī ļoti līdzīga ēka, tiesa ar tievākiem baļķīšiem, bet ļoti līdzīgi tam saulkrastu gadījumam, jo saulkrastos nav daudz guļbūvs, un īpaši maz ir apaļkoku guļbūvs. Gludās guļbūvs ir, bet šitādas apaļkoku tas ir retums, un patiesībā tas ir īpašs stils. Nu, lūk, te mēs redzam tūplānā arī tādi ļoti nokalibrēti tie baļķi, jo guļbūvi jau parasti tā, tievāks, resnāks. Nu, kā pamīšus jāliek galvas. Šita te viņi visi nokalibrēti vienādi. Tas nozīmē, ka gandrīz kā frēzbaļķi, ka viņi taisīti pēc vienas dimensijas tā, lai siena ir perfekta. Nu, tā ir tāda pazīstama psiholoģija. Un, jā, tas ir tas, ko mēs darījām. Tātad mēs taisījām tai mājai arhitektonisku māksliniecisko izpēti. Tad mēs taisījām būvprojektu minimālajā sastāvā, un tad mēs taisījām būvprojektu. Un tagad mēs tuvojamies finišam ar autoru uzraudzību. Un tad sanāca tā, ka atradās fotogrāfija Nacionālajā bibliotekā, par kuras teorētisku, hipotētisku esamību man pateica Serēgina Jānis Saukrastos, ka viņš esot puikas gados to bildi kaut kur redzējis. Serēgins Jānis ir Velo muzeja Saukrastos īpašnieks, iesaku aizbraukt. Es tiešām no sirds iesaku aizbraukt. Tas ir kaut kas brīnišķīgs. Tas ir viņa privātais muzejs, bet tas ir fantastiski labs. Viņš tiešām tas ir baudījums. Pie tam viņš nav maziņš, tur kaut kāds tāds šķūnītis. Tas ir, iedomājieties, viņam ir velo piedarumu veikals, kurā ir
kastēm rezerves daļas no Latvijas laika. Viņš savā laikā ir dabūjis nopirkt iekonservētu veikalu. Latvijas laikā iekonservētu, man tas nav izmests ārā. Nu, lūk, tātad redziet, kādi te ir vecie logi, tie oriģinālie logi. Te mēs redzam. Mēs redzam reku detaļas, kādas ir bijušas virsjumta. Tas, kas ir apakšjumta, tas ir palicis. Pāri šitie gali ir, bet tie lakatiņi uz augšu, kas stāv, nav. Mēs redzam, ka ir bijis viens skurstenis. Mēs redzam, ka ir bijuši lubiņu jumts. Mēs redzam, ka galā te arī kaut kas ir bijis tāds ritmeņš. Mēs redzam, ka slēģi ir tumši, ka stabiņi ir gaiši un ka tā guļbūve, viņa tā kā nav nekrāsota. Izskatās, ka viņi tomēr ir krāsota, jo viņi tā kaut kā diezgan viendabīgi izskatās. Mēs redzam arī, ka aizmugurē tur vēl kaut kas ir. Nu, daudz visādas informācijas, un te ir īpašnieki. Jums tādas tiesības ir, un es neprotestēšu. Un te jau ir Latvijas laiks, kur redziet jau nomainīti tie logi. Es saprotu, kāpēc viņi nomainīja. Tāpēc, kad šitos logus nav, tad, kad ziemā grib izveidināt telpu, to var attaisīt apakšvaļā. Tev nav visā augstumā, viss lielais loks jātaisa vaļā, un no šī te viedokļa, un šajā laikā, nu, tie ir tādi jūgenstila logi. Tie bija vecāki, un man liekas, ka viņi vai nu bija tās eksplozijas rezultātā vai nu salausti, bet nu, tur kaut kas ir bijis tāds, kas viņiem ir līdz visu to nomainīt. Nu, pārējais vairāk vai mazāk šīs materiāls te vēl ir, un te jau mums parādās. Kā lūdzu? Jā, burtiski sarkanas tādas. Gribējām apakšā saglabāt, bet, nu, diemžēl likām jaunu jumtu neiznāca. Nu, lūk, un tā tad šis ir tas sākotnējais apjoms, kas ir uzbūvēts guļbūve ar šo te terasi zem jumta. Bišķi vēlāk tika piebūvēta. Šī terase te sānos bija stikli, par šiem mēs neko nezinām, par cik nekas nebija palicis. Tas, kas ir te apkārt, tas bija Krievu laikā tā uzbūvētā, tā utilitārā piebūve, kas tika nojaukta nost. Un ar sarkano ir vēlāk iebūvētās konstrukcijas, kas tika tātad 20. gados iebūvēts iekšā. Šitās sieniņas, nu, būtībā nepārāk daudz, kaut kur, teiksim, šī siena gandrīz pilnībā bija zudusi, bet, nu, tomēr diezgan oriģināli, un te ir hipotēze par to, kā tāda ēka varēja funkcionēt. Tātad šī viena telpa varēja būt zāle, te varēja būt kungu salons, te pavisam noteikti bijusi pagalma ieeja. Mēs tagad arī zinām, ka šeit ir bijusi kāpnes uz otro stāvu. Un te, nezinām, un te varētu būt kaut kas saistīts ar virtuvu un ēdam telpu. Pat cik tas ir pie pagalma ieejas, nu tad te kaut kā tā tas varētu būt funkcionējis. Un otrajā stāvā mēs neatradām nevienu šķērsienu, neko. Tā kā iespējams, ka viņi daļēji ir izmantojuši to otro stāvu. Bet, nu, logi ir bijuši un šo te telpu viņi ir izmantojuši. Tas ir saprotams. Bet kā viņi tur ir dzīvojuši, tiešām iespējams, ka ir bijuši kaut kādas dēļu sienas tur augšā, nu tā diezgan pieticīgi. Nu, neskatoties uz tādu kopējo vienkāršo izskatu, nu, te nācās pacīnīties diezgan pamatīgi. Tas ir Ziedonis Zālīte, Māris arī tur strādāja. Nu, te jūs redzēt, ja, cik daudz te visa kā bija jālabo, bet kā par brīnumu apakšējais mūrbaļķis nebija jāmaina visur. Viņš bija palicis. Un iemesls, kāpēc ļoti iespējams viņš ir palicis, ir, kurš man pateiks, kā jūs domājat, kāpēc? Ko? Ventilācija labi. Nav bijuši krūmi, nav bijuši koki.
Bet pamat iemesls ir tāds, ka gar māju pie pašas mājas nav dobis, kas ir nāvējoši. Vienā vietā bija, tur bija tajā otrā stūrī. Tas ir viens, un otrs ir, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Tad augi, ja? Jo tuvāk augi, jo vairāk viņi traucē. Redziet, kas notiek. Tā kā jums pie mājas ir dobis, ja, jūs reiz pa reizē, un varbūt jo biežāk, jo labāk, jūs vediet mēslojumu. Tas visu laiku aug uz augšu, un nemaz pat neievēro kā vienas paudzes laikā. Tur no pamatiem nekas nav palicis pāri, un zem jau ir pie paša apakšējā mūrbaļķa. Viss cauri. Un šitā platā pārkarta, tā ir izšķiroši svarīga. Palāses krīt tālu, un virspamati ir augsti. Gala rezultātā apakšējie mūrbaļķi ir perfekti pasargāti, un tā tālāk. Viena ļoti svarīga lieta bija, kādu materiālu izvēlēties, lai potētu. Tātad tos zudumus. Mēs apsvērām vairākus variantus, bet tad radās ideja, un viņi bija pareizi. Ar vecu koku ir pagrūti strādāt. Un vecam kokam tāpat vairāk vai mazāk būs pa kādai plaisai. Ar svaigu koku ir viegli strādāt, bet ieliekot iekšā svaigu koku, jūs dabūsiet rukumu. Neizbēgami. Un tad es ieteicu, liekam iekšā līmētu koku. Jo līmētu koku var dabūt vajadzīgajās dimensijās. Visi jaunie, un viņš neplaisā. Viņam nebūs ne deformācijas, nekas kādu tu ieliks iekšā, tāds viņš arī paliek. Ja jūs būtu redzējuši 19. gadsimta vidus plānu no Strēlnieka prospekta, ja, kurus mēs nopirku priekš Aspazijas mājas. Svaiga koka krāsa, skanoša, tīra, nebojāta. Cik gara? Perfekta. Es nezinu, cik ir 3,5, 4 tā, bet, jā. Nē, to, ka koks var labi saglabāties, tas nav noslēpums, vai ne? Bet šī metode attaisnojos, jo tagad nevar pateikt, kāds koks tur ir. Tā kā viņi ir attaisnojama metode, jo es domāju, ka agrāk arī amatnieki noteiktos gadījumos būtu izmantojuši līmētu koku, jo viņš neplaisā, viņš nedeformējās, viņš ir drošs. Kas notiek ar līmi? Ko? Kas notiek ar līmi? Ar līmi? Nekas. Dobeles pilī ir 9-metrīgas, 40 uz 40 centimetru koka. Sīs pāri laidumam, un pamēģiniet ar teleobjektīvu piezūmēt klāt un pateikt, kas tas ir par materiālu. Un ar līmi nekas nenotiek. Jo tā jau mēs varam runāt, kaut kad kaut kas notiks. Materiāli kaut kad kaut kas notiks. Diemžēl tā tas ir. Detaļas pamazām arī tiek veidotas. Viņu ir daudz, bet patiesībā viss jau vairāk vai mazāk ir kārtībā. Teiksim, arī šādi dēļi, piemēram, šie griezti tika atstāti. Viņi tika atstāti. Viņi palika savā vietā, viņi vispār netika nosņemti. Jo viņi ir labi, jo noņemot ir kaut kādi defektiņi, un tad, ja nesanumurē, tad viņi atkal nenonāks savā vietā, parādīsies kaut kādas spraudziņas un kaut kādas nobīdes un tā tālāk. Te jūs redzat, lūk, šeit ir tie perfektie baļķīši, kā konfekti. Visi logi, gandrīz praktiski šie 20. gadu logi, ir saglabāti un restaurēti. Iekšējās vērtnes ir jaunas ar paketēm. Lai dabūtu šāda platuma dēļus, tas ir šajās te vietās, tad tika pirktas 2 biezākas platas sijas un zāģētas gareniski uz pusēm. Tā bija. Pie tam perfekti. Un Gaterī to sazāģēja, materiāls ir. Pie tam es to neizdomāju, to Ziedonis izdomāju. Es viņam pateicu, tu dabūsi tos materiālus? Dabūšu. Dabūjam.
veranda, ļoti smukas spārītes. Bet, lai to verandu dabūtu siltu, viņai jādabū ir jumta biezums. Ja viņu pilda šajā te spārīšu biezumā, tad tās spārītes būs iekšā pārsegumā. Tas tika izdarīts tā, ka viņi tāpat tās vajadzēja demontēt, jo te daudzas detaļas bija beigtas, stabi visi beigti. Viņš tika noņemts, un virs šīm spārēm tika uzliktas jaunas konstruktīvās spārītes. Šīs būs interjerā redzamas, un to augšējo spāru biezumā būs siltumizolācija, bet šīs spārītes būs interjerā. Un tā oriģinālā, tiešām simpātiskā, viņas tā smuki salaistas kopā. Te ir ļoti īpatnēji. Te ir notek caurule uz stūra, ir izlaista cauri spārēm. Tur notek caurules vispār bija fantastiskā kvalitātē. Viņas bija lodētas. Tur, kur nāk līkums, šajā vietā speciāls tāds polsterīts bija izgriezts, lai līkumu nelauž vaļā, vēl uzlodēts virsū. Mēs savācām tos gabalus, kas bija palikuši pāri, un viņi tiks mājas muzejā kaut kur izlikt. Šeit bija zviedrus kāds Latvijas laikā likts no Stokholmas. Interjerā mēs līdz galam īsti nezinām, bet principā ēvelētas gludas sienas. Latvijas laikā šeit bija apmetums. Pat šitie mazie lodziņi augšā čukurā, arī tie bija visi logi pārtaisīti, bet tikai vērtnes. Aplodes visur ir vecās palikušas. Viņi pat nav papūlējušies tos viru kāsīšus izraut ārā. Tie vienkārši iedzīti iekšā. Un tā mēs tur arī bišķi tā kā vairāk sapratām. Ļoti, ļoti augstvērtīga detaļu kultūra un amatniecības kultūra, reku, piemēram, ir ķīlējamās skaideņas tādas iedzītas iekšā, tā, lai viņš iedzītos un nofiksētos tas baļķis. Šitā ir starpsiena. Tās bija tās daļas, kuras nācās ņemt ārā, jo tur lieli gabali bija bojāti. Un šeit var redzēt, šitas Latvijas laikā kāpnes izbūvēja, un te var redzēt to virsmas kvalitāti, kāda bija oriģinālā apdarei no iekšpuses. Viņi ir ēvelēti baļķi. Un šī ir oriģinālā grīda, viņa bija likta uz zemes, ja? Jā. Pusbaļķi likti uz zemes, un viss. Bez kādām tapām, bez nekā. Bez spundēm, ar kaltām naglām pie lāgām. Šitas viss ir Latvijas laikā. Un šitas te arī, tie ir tādi. Un arī šis interjers ir tapis Latvijas laikā. Viņš nebūs šajā telpā, viņš paliks, bet viņš būs citā telpā. Latvijas laika kāpnes, viņas arī paliek šajā mājā, tikai viņas būs citā vietā. Šitas viss paliks tā kā, viņš principā, viņš jau ir restaurēts, viss ir atgriezies apakaļ. Šie bēniņi ir izmantoti, nosiltināti, bet nekas slikts viņiem nav, un te var redzēt, kā tie koki spīd. Forši. Rekur ir. Redziet šitādas detaļas, tas viss ir nolodēts. Ļoti, ļoti. Perfekts darbs. Un tā ir jaunā funkcija pirmajā stāvā. Ēdamzāle, virtuve, mammas istaba un saimnieku gals. Un otrajā stāvā tur meita saimniekos. Ar sarkano ir atzīmētas tās detaļas, kas tiek izgatavotas no jauna. Šis te ir pret ielu. Šitas ir... Tūlīt tās parādīšu. Tas būs, šitā ir jaunais verandas stiklojums. Te bija 2 varianti. Un uz jumta ir dabīgais šīfers. Tāda tā mājiņa izskatīsies. Viņa tiešām ir bijusi olīva zaļa. Tur vienā vietā. Tā bija ļoti tradicionāla krāsa tajā laikā. Siju gali nopietni diezgan daudz.
pastiprināti, protezēti, nomainīti, spāru gali. Šitas te ir palicis vecais, gali pielikti klāt jauni. Šiem stabiem gali ir uztaisīti. Bija Māri vai ne gali? Gali no jauna. Māris pats, piemēram, tīrīja ar cikliņu, nevis ar šmirģeli vai ar kaut ko, bet ar cikliņu. Katrs guļbaļķis ir notīrīts. Nu, lūk, tā māja pamazām jau tuvojās nobeigumam. Iekštelpas viss jau ir apmestas, daļā otrā stāvā grīdas jau ir. Nu, un te īsti tā nevar atšķirt. Bet šī ir vecā bilde, un šī ir jaunā bilde. Tie ir saimnieki. Nu, tas tā kā laikam būtu viss. Paldies, Mārītim. Ne par ko. Nu, ko jūs tagad teiksiet? Nu, lai vairāk būtu Māru, kas mēģina kaut ko atjaunot. Nu, mēs jau tā kā cenšamies. Lai viens otrs cenšās. Jā, zinu. Bet nu, Jūrmalā ir ļoti daudz ko censties. Jums, principā, vajadzētu būt tādai ļoti centīgu cilvēku sabiedrībai, un tad jau būtu baigi. Izņemot šos te dažus jauniešus, kuri organizē tagad šīs te lekcijas, nav tādu, kuri būtu ieinteresēti. Ja mums tagad ir tas vides un saglabāt. Ja jūs domājat, ka Latvijas laikā būtu daudz savādāk, ka cilvēki gribētu atjaunot vecas mājas. Es zinu, ka tas ir, es zinu, kas tas ir. Jā, pēc pieredzes, kā jūs saprāt, bet ne no savu maka. Nu labi, paldies jums! Paldies!